Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 15. nodaļas. Jēzus tos atstāja un devās atpakaļ uz Tīras un Sidonas apvidu. Un redzi, kāda kanāniešu sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie viņa saukdama: Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meitu dēmons briesmīgi moka. Bet viņš tai neatbildēja ne vārdu. Tad viņa mācekļi pienāca un lūdza: palīdzi tai, jo tā kliedz, nākdama aiz mums. Jēzus tiem atbildēja: es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Bet sieviete, pienākusi klāt, nometās ceļos viņa priekšā sacīdama: Kungs, palīdzi man! Viņš atbildēja: nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem. Jā, kungs, viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņu kungu galda. Tad Jēzus viņai atbildēja: ak, sieviete, tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu dāvanu. Mēs Tev lūdzam, lai šie vārdi krīt dziļi mūsu sirdīs un nes labus augļus. Svētī mūs patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ko nozīmē tikt izglābtam, jeb pestītam? Pestīšana ir mūžīgās dzīvības iemantošana tagad, un vēl vairāk tās piedzīvošana savā nāves stundā. Stāsta, ka Padomju Savienības lielais diktators Josifs Staļins īsi pirms savas nāves guļot gultā, esot pēkšņi atvērs acis. Tās bijušas pilnas šausmu, neprāta un nāves baili. Tad pacēlis savu kreiso roku un draudēdams debesīm rādījis savu dūri. Un tas arī ir bijis pēdējais, ko viņš ir izdarījis. Diezin vai viņam debesīs izdevās izveidot Padomju Savienību. Ir otrādā kristīgā ticība, kura viņš un viņa režīms vajāja, joprojām ir dzīva, un caur to Dievs ceļ savu valstību, un ir sacīts, ka ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Vieni piesauc, bet citi naidā griež zobus un rāda savas dūres, jo viņi ienīst to, kuram ir vara pār nāvi un dzīvību. Ir vēl kāds stāsts par jautro kundziņu. Reiz dzīvoja kāds jautrais kundziņš, kuram patika dzīvi baudīt, krogos sēdēt un meitas mīlēt, bet baznīcas sols viņam nemaz nebija mīļš. Kad kāds viņam sacīja, ka tā dzīvot nevar un vajag gatavoties mūžībai, tad šis tik vienmēr nosmējis, ka gan jau nāves stundā paspējuši gan grēkus nožēlot, gan Dieva vārdu piesaukt un viņa žēlastību izlūgties. Tad kādā reizē pēc kārtējās uzdzīves krodziņā jautrais kundziņš zirga pajūgā devās mājās, ratu ritenis trāpīja pa akmeni, un jautrais kundziņš ievēlās dīķī. Un pēdējais, ko viņš paspēja pirms nāves pateikt: vo vēlns. Ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet patiešām piesaugs, nevis pateiks kaut kādu tukšu frāzi bez satura. Tāpēc mums ir jāzina, kas ir tas, ko mēs piesaucam savās lūgšanās, kāds viņš ir. Mums savu glābēju ir jāiepazīst, lai šis glābšanas vārds ir dzīvs ne tikai mūsu
mutē un prātā, bet daudz vairāk mūsu sirdīs. Arī mūsu šīs dienas peļķa teksts runā par Jēzus piesaukšanu. Mēs lasām, un redzi kāda kanāniešu sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie Jēzus saukdama: Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meitu dēmons briesmīgi moka. Šajos vārdos mēs redzam, ka šī sieviete par Jēzu kaut ko tomēr zina. Viņa Jēzu nosauc par kungu. Bet visticamāk tā nav parasta pieklājība, bet gan norāda uz to, ka viņa Jēzu ierauga pašu Dievu. Toreiz, lai Dievu vārdu tukši un necienīgi nelietotu, Dieva tauta to sarunvalodā nelietoja. Tā vietā visi sacīja tas kungs. Tā arī šeit šī pagānu sieviete savās bēdās Jēzu sauc par kungu, par Dievu un turklāt vēl par Dāvida dēlu. Un tas ir vēl viens solis pareizā virzienā. Jā, Jēzus ir patiesa Dievs, bet viņš ir arī Dāvida dēls. Bet ar to pasakot, ka viņš ir Kristus, viņš ir Dieva sen apsolītais glābējs. Tā nu mēs šeit redzam, ka šajā Jēzus piesaukšanā viss ir savās vietās. Jēzus tiek piesaukts pareizi, te teoloģiski nebūtu pie kā piesieties. Bet kāda ir Jēzus atbilde? Bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Te varētu brīnīties, kas tad te īsti notiek. Uzrunas vārdi ir pareizi, piesaukšana ir pareiza, bet Jēzus klusē. Jēzus šo visu saukšanu nemaz negrib dzirdēt un nedzird. Viņš klusēdams iet prom. Šis notikums ļoti labi mums parāda un māca, ka kaut kāda ārēja pareizo vārdu citēšana neko nedod. Dieva vārdu piesaukšana nav pareizā parole uz veiksmīgu dzīvi un svētlaimu mūžībā. Mēs jau varam iemācīties visus pareizos tekstus, bet ja no mūsu prāta tie nekrīt mūsu sirdīs, tad tam visam nav nekādas jēgas. Visus pareizos tekstus jau var cilvēks iemācīties, bet tās pašas būtiskākās lietas, kas mums vajadzīgas attiecībām ar Dievu, mēs saņemam kā dāvanu. Ticību nevar iemācīties. To mēs saņemam kā dāvanu. Un tikai pēc tam, kad ticība ir savienojusies ar ticības apliecību, tiek iegūta pestīšana. Jā, pestīšana mūžībā un tās daudzās mazās pestīšanas, kas mums ir vajadzīgas mūsu ikdienā. Tāda bija vajadzīga arī kanāniešu sievietei, kuras meitu dēmons briesmīgi mocīja. Viņa aizlūdza par savu meitu. Ārēji viss bija pareizi, bet Jēzus klusēdams gāja prom. Tad šajā notikumā ienāk mācekļi, tie saka: palīdzi tai, jo tā kliedz nākdama aiz mums. Un kas tad notiek tālāk? Jēzus uzklausa? Arī nē. Viņš tikai atbild: es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Nu tā jau tas ir, ka Jēzus ir nācis pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Tā ir šī lielā patiesība, ka Dieva tautā ir priekšroka. Bet nu nebija jau tā, ka Jēzus iepriekš nevienam pagānam nebūtu palīdzējis. Tā bija. Viņš palīdzēja. Piemēram, notikumā ar romiešu virsnieku kalpu. Tur uzreiz bija viss kaut kā pavisam citādāk.
šis romietis nāca pie Jēzus un sacīja: mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieš. Un tūlīt pat Jēzus saka: es iešu un viņu dziedināšu. Šeit nav nekas no tā, ko ieraugām mūsu šīs dienas predikļu tekstā. Jēzus neklusē, viņš neiet prom, bet gan tūdaļ atsaucas un saka: es iešu un viņu dziedināšu. Romiešu karavīram viņš neteica, ka ir sūtīts tikai pie Izraēla tautas. Vienā notikumā no Jēzus tūdaļ plūst žēlastības straumes, bet otrajā viņš ir ciets un nelokāms. Viņš klusē un iet prom. Te mēs varam vien jautāt, kas tam ir par iemeslu. Kāpēc Jēzus tieši pret šo pagānu sievieti ir tik noraidošs? Un visticamāk jau atbildi ir meklējama tajā pašā dēmona jautājumā. Mums nekas sīkāk netiek paskaidrots, bet te jautājums, kā tad šīs sievietes meita tika pie dēmona? Iespējams, ka tur ir bijusi kāda problēma, kuru šī pagānu sieviete ir mēģinājusi risināt ar savas tautas reliģiskajiem līdzekļiem. Vai viņa kādus rituālus ir veikusi pati, vai savu meitu vedusi pie kāda tā laika dziednieka, tas nav zināms. Bet lai vai kā, viņa tumsas spēkiem ir teikusi savu jāvārdu. Un izrādās nebija palicis labāk, bet sliktāk. Ko darīt tālāk? Jāmeklē spēcīgāk līdzekļi. Dieva tautā esot kāds Jēzus, kur dēvē par Dāvida dēlu. Viņam ir spēks un vara pār dēmoniem. Šī sieviete uzmeklēja Jēzu un tālāko mēs zinām - lūgšana un lūgšanas noraidījums. Bet ar to šis stāsts tomēr nebeidzas. Bet sieviete pienākusi klāt nometās ceļos viņa priekšā sacīdam: Kungs, palīdzi man! Viņš atbildēja: nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem. Šeit no pareiziem vārdiem sieviete nonāk pie pareizas rīcības. Viņa nāk un savā nespēkā nometas Jēzus priekšā ceļos un lūdz: Kungs, palīdzi man! Bet atkal šeit Jēzus nepievērš uzmanību ne pareizajiem vārdiem, ne pareizajiem ķermeņa stāvoklim. Tātad ārēja dievbijība Jēzum neko nenozīmē. Un viņš izšauj sievietes virzienā otru lielgabala zalvi, sakot: nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem. Šeit jānorāda, ka toreiz Dieva tautā suni neuztvēra kā cilvēku labāko draugu, jo suns piederēja pie nešķīsto dzīvnieku kategorijas. Tāpēc Jēzus sacīto mums jāuztver šādi: Dieva žēlastības devums attiecas uz Dieva bērniem, nevis nešķīstajiem, tie, kuri paliek savos grēkos un neatgriežas no tiem. Un kur nu ja vēl, ja ir veikuši tiešos pļāvienu Dievam sejā, veicot kādas okultas lietas. Šajā gadījumā Jēzus dzīvē īsteno tos vārdus, kurus pats viņš reiz sacīja saviem mācekļiem: kas svēts, to nedodiet suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām pērles nesamien un suņi atgriezušies jūs nesaplosa. Svētums un Dieva žēlastības brīnums attiecas uz Dieva bērniem, cilvēkiem, kas ir izglābti un grib izglābties no grēka šausmām. Bet vai to vēlas šī pagānu sieviete? Vai viņas sirdī notiek kāda svarīga Jēzum pamanāma izmaiņa? Īstie vārdi ir, pareizā lūgšana poza ir, bet vai viņas sirds
griežas pareizā virzienā. Jā, kungs, viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobiest no viņu kungu galda. Tad Jēzus viņai atbildēja: Ak, sieviete, tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Ar vārdiem jā, kungs, iesāka šīs sievietes grēksūdze. Viņa saka un apliecina, ka sunīši ēd druskas, kas nobiest no viņu kungu galda. Viņa apliecina, ka pieder pie šiem sunīšiem. Jā, es esmu savu grēku dēļ nošķīta un nešķīsta, bet man pašai nekā nav ko tev piedāvāt. Man atliek tikai druskas, kas nobiest no kungu galda. Es varu, kungs, Jēzu, pārtikt tikai no tavas žēlastības. Un tikai tagad pie šādas ticības apliecības sievietes vārdiem un arī ārējai dievbijīgajai rīcībai parādās nozīme. Viņa kļūst par dārgās žēlastības kristieti. Labu izšķiršanu starp dārgo un lēto žēlastību savā grāmatā Sekošana Kristum sniedz luterāņu mācītājs un moceklis Dīteriks Bonhēfers. Viņš raksta: lēta žēlastība ir lēta prece, lēta piedošana, lēts mierinājums un sakraments. Žēlastība kā baznīcas neizsmeļama krātuve, no kuras viegliprātīgi un neierobežoti tiek izšķiests. Tādai žēlastībai nav nekādas vērtības. Tā neko nemaksā. Lēta žēlastība nozīmē žēlastību kā mācību, principu, sistēmu. Tā ir grēku piedošana kā vispārēja patiesība, Dieva mīlestība kā kristīga Dieva ideja. Kas to apstiprina, tam grēki ir jau piedoti. Baznīca ar šādu žēlastības mācību jau ir ieguvusi žēlastību. Šādā baznīcā pasaulē lēti tiek piedoti grēki, kurus tā nenožēlo un no kuriem nemaz īsti negrib atbrīvoties. Tāpēc lēta žēlastība nozīmē noliegt dzīvā Dieva vārdu, tā tapšanu par cilvēku. Dārgā žēlastība ir evaņģēlijs, kas arvien jāmeklē, dāvana, kura jālūdz, durvis, pie kurām klauvē. Tā ir dārga, jo tā aicina sekot. Tā ir žēlastība, jo aicina sekot Jēzum Kristum. Tā ir dārga, jo tā cilvēkam maksā dzīvību. Tā ir žēlastība, jo tā dāvina dzīvību. Tā ir dārga, jo tā nosoda grēku. Tā ir žēlastība, jo attaisno grēcinieku. Žēlastība ir dārga vispirms tāpēc, ka tā ir bijusi dārga Dievam, maksājusi viņa dēla dzīvību. Jūs esat dārgi atpirkti. Un mums nevar būt lēts tas, kas ir dārgs Dievam. Tā ir žēlastība vispirms tāpēc, ka Dievs savu dēlu netaupīja mūsu dzīvības dēļ, bet to atdeva par mums. Dārgā žēlastība ir Dieva tapšana par cilvēku. Šī dārgā žēlastība arī šo pagānu sievieti izcēla no kungu galda pakšas un iecēla Dieva dēla valstībā. Tas notiek arī ar mums, kad iemācāmies no sirds sacīt: es esmu dārgi atpirkts. Šī dārgā žēlastība man ir dārga, un pie tās es palikšu un no tās neatkāpšos. Uz to, lai Dievs man palīdz. Āmen.